Ko es domāju par skaistumu? Skaists cilvēks ir tad, kad... Tu ļausi man runāt. Skaistums ir mūžīgs. Man patīk indiešu kultūra, jo viņiem ir skaisti tērpi. Un viņi uzskata, jo apaļīgāks sievietes, jo skaistāks un labāks. Manuprāt, afrikānietis ir skaists, jo viņām ir brīnišķīgas rotas. Piekrītu. Jo skaistāks tērps, jo seja labāk izceļas. Cilvēks tomēr ir vissvarīgākais. Vai zini, ko nozīmē jēdziens unikāls? Tas ir kaut kas vienreizējs, neatkārtojams, tādu, kādu otru uz pasaules neatrast. Uz planētas Zemes dzīvo vairāk kā 7 miljārdi iedzīvotāju, un katrs no tiem ir atšķirīgs. Unikāls ir ik viens no mums, arī tu. Es domāju, ka unikāls ir tāds, ka nebūs nekur, un tādu otru cilvēku tu nekad nesastaps, jo tu zini, jo katrs cilvēks ir unikāls. Manuprāt, unikāls ir jebkurš cilvēks, jo ar savu personitāti atkal īpašībām, ar ko viņš nodarbojas, kā viņš izskatās arī. Ja cilvēks ir unikāls, tad viņš ir īpašs kaut kādā savā izpausmē varbūt. Kāds var spēlēt basketbolu un būt unikāls, kāds var dejot un būt unikāls, kāds var dziedāt, kāds var lasīt kaut vismazākās lietas, piemēram, gaita, sarunas veids, balss. Es domāju, ka katrs ir savā veidā unikāls. Pasaulē nav divu pilnīgi vienādu cilvēku. Varbūt tur izskatā dvīņi, bet pēc rakstura jau nē. Jā, arī dvīņi nevar būt pilnīgi vienādi. Viņai būs kaut kādas atšķirības. Ja visi cilvēki būtu vienādi, tad kāda būtu nozīme iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt jaunus draugus. Viens un tas pats visu laiku. Tas nebūtu jēgas tam. Es domāju, ka es esmu unikāla. Katrs savā veidā ir unikāls. Un man patīk ļoti dejot. Manuprāt, esmu unikāla savā veidā. Jā, es arī domāju, ka es esmu unikāla, tādēļ, ka kaut vai pēc ārējā izskata neviens neizskatās tāpat kā es. Jā, es arī domāju, ka es esmu unikāls. Es nezinu, es nemāku pateikt tieši ar ko, bet katrs ir unikāls. Un šī gada Miss Pasaule uzvarētāja ir... Uzvarētājs ir visas meitenes. Kāpēc? Jūs visas esat tik foršas. Piekrīt, jūs visas esat unikāls. Vai zināji, ka pastāv divas pasaules? Viena tā ir dzīve, kuru dzīvo ik viens no mums. Dažreiz mēs jūtamies labi, dažreiz slikti. Dažreiz uz skolu mēs ejam ar prieku, bet citreiz ir tā, ka gribētos palikt gultā līdz vakaram un vispār necelties. Ir dienas, kad liekas, ka spogulis rāda nepareizi un mēs izskatāmies sliktāk nekā patiesībā. Bet ir dienas, kad ir tik forši, kad ir pilnīgi vienalga, kā tu izskaties. Tas ir normāli, tā jūtas ik viens no mums, ik viens no 7 miljardiem iedzīvotāju. Ir arī otra pasaule. Tā ir tā, ko redzam televīzijā, žurnālos, internetā, un tā neatbilst realitātei. Tā ir it kā perfektā pasaule, kur visas meitenes ir supermodelis un visi čaļi ir vismaz tik kruti kā Roberts Patisons. Tici man, tas ir tāds tā kā nepārējošs stulbings. Izmantot Photoshop, lai padarītu cilvēkus skaistākus nekā viņi ir. Ja pavēros rūpīgāk, tad ievēros, ka lielākā daļa reklāmās attēloto cilvēku ir ļoti līdzīgi. Visas sievietes vai meitenes ir neparasti slaidas, ar pārlieku lielām krūtīm un lūpām. Un visi čaļi ir slaidi un muskuļoti. Var teikt, ka viņi ir līdzīgi viens otram. Viņi šai perfektajā pasaulē ir pazaudējuši savu dabisko skaistumu, līdz ar to arī savu unikalitāti. Svarīgi ir saprast, ka kino divas, mūzikas elki, sportisti un veiksmīgi uzņēmēji nav sasnieguši savus panākumus tikai savu ārējā izskata dēļ vien. Katram no viņiem piemīt talants un personības īpašības, kuras izkopjot rūpīgā darbā, viņiem ir izdevies sasniegt savus mērķus. Tāpēc ir jāmeklē unikālais sevi un jāizkopja tas. Katram no mums ir lietas, kas padodas labāk nekā citiem. Vienam padodas basīts vai futene, cits atkal ir ķerts uz datoriem un tehnoloģijām. Viena meitene skaisti spēlē klavieres un dzied, bet citai atkal patīk zīmēt. Brīdī, kad ir tik daudz iespēju un lietu, kas tevi interesē, ir grūti atrast savu talantu. Tāpēc nav kur steigties. Ir nepieciešams laiks, lai saprastu sevi. Ko nozīmē skaists? Tas ir katra cilvēka atšķirīgs viedoklis pēc manām domām. Tu nevari pateikt, lūk, tas ir skaists un tas nē, un tu uz to nedrīkstētu pat skatīties virsū. Katram ir tā kā savādāk skaistuma skala. Dažiem patīk viens, citiem cits. Dažiem tas, kas citiem liekas skaists, liekas ļoti tā kā neglīts, un par to ir ļoti grūti spriest. Tas ir kā kuram. Izskatīgs tievs, tur nezinu,
skaistas zilas acis. Tas, kas meitenēm patīk pārsvarā, es domāju, ja jūs paprasītu kādai meitenei, kas ir skaista, tad viņi noteikti noraksturot. Manuprāt, skaistums tas ir ļoti tāds mazs jēdziens, jo tāpēc, kad patiesībā jau tā kā mēs taisam sevi skaistas, lai mūs pamanītu, bet no otras puses tas ir tā kā ļoti īpaši nevajadzīgi, jo, ja tiešām puisim patiks, tad viņam patiks tāda, kā tu esi. Tas ir atšķirībā, ja godīgi, kādu meiteni vai kādu zēns, ko katrs meklē, tā teikt. Meklē domu un to sastarpējo saticību vai to skaistumu tomēr. Skaistums, protams, tas ir pirmais, viens no galvenajām lietām, uz ko cilvēks skatās. Tas ir pirmais iespējas, vizuālais, bet tas nav svarīgākais. Tas pats ir pašās beigās, tas ir pats pēdējais, uz ko pārsvarā vajadzētu skatīties. Tāpēc, kad kāda nozīme, ja tu esi kopā ar kādu skaistu cilvēku, jo viņš patiesībā ir baigais kretīns. Arī runājot par skaistumu, katram no mums piemīt savs dabiskais skaistums. Kādai meitenei ir brīnišķīgi mati, citai skaistas un vijīgas rokas, bet citi, protams, neatvairām pasmaidīt. Atceries, ka jebkurš cilvēks, kurš rūpējas par sevi un domā par sevi labas domas, ir skaists. Manuprāt, dabiskais skaistums ir tā, ka tu uzvedies dabīgi, ka tu netēlo priekš citiem. Dabiskais skaistums, kad piemēram, meitene labi izskatās bez kosmētikas. Tāds, kāds tu esi, tāds arī ir tas dabiskais skaistums, tāds, kāds tu piedzimst un uzaugs, bez ķirurģijām un vispārējo. Tas ir mūsdienās īstenībā ļoti rēts sastopams, jo, manuprāt, gan arī katra meitene lieto kaut ko no kosmētikas. Kaut vai, piemēram, lūpu balzām tikai lūpu mitrināšanai, bet tik un tā skaitās kosmētika. Dabīgais skaistums ir praktiski neiespējams mūsdienās. Pubertātes laikā ļoti daudzas meitenes sāk pievērst vairāk uzmanību savam ārējam izskatam. Īpaši aktuāli vairumam meiteņu kļūst iedomāta liekā svara problēma. Tiek izmēģinātas vairāk vai mazāk stingras diētas, dažādas liekā svara nomešanas tabletes un pat badošanās, lai iegūtu ideālo formu. Taču tās ir bīstams rotaļas. Ēšanas traucējumi var pamatīgi apdraudēt ideālā svara tīkotājas veselību. Lai tev nebūtu par to jāuztrauc un lai tu būtu lieliskā formā, ēd veselīgi un sporto. Ar to būs pilnīgi pietiekami.